para su intervención. Godājamais priekšsēdētāji, godājamais komisārā Muņakungs. Lai palīdzētu centrālo un austrumu Eiropas dalībvalstu ekonomikām atvesļoties, ir iespējami divi ceļi – dot zivis vai dot makšķeri. Protams, ka vislabāk ir dot makšķeri. Grūtība ir saprast, kāda tiešai ir jābūt šai makšķerei. Atvesļošanas stūrakmens un mēraukli ir jauna darba vieta radīšana. Lai tas notiktu, ir nepieciešamas investīcijas. Viens no galvenajiem investīciju kavēkļiem šajā reģionā ir neskaidrība par nacionālo valūtu kursu noturēšanos un eiro ieviešanu. Šobrīd eiro ieviešana jaunajās dalībvalstīs līdzinās zirgu sacīkstēm, katrai valstī cenšoties izrauties, lai nonāktu eirozonā. Var notikt tā, ka šādos krīzes apstākļos kāda dalībvalsts izdara sev ļaunumu, piemēram, strauji mazinot budžeta izdevumus, tā palielina bezdarba virs līmeņa, ko tās tautsēmniecība var izturēt. Var arī notikt tā, ka viena dalībvalsts iekļūstot eirozonai kaitē kaimiņu valsts tautsēmniecībai ārpus eirozonas, pārvilinot investīcijas un palielinot bezdarba līmeni kaimiņu valstī. Eiropas Savienība ir izveidota balstoties uz solidaritātes principu. Paplašinot savu dalībvalstu skaitu 4. gadā, Eiropā tika izveidot un pieņemt vienotu stratēģiju šo dalībvalstu uzņemšanai. Uzskatu, ka Eiropas komisijai ir jāpārskata eiro ieviešanas process un jāizstrādā skaidra eiro ieviešanas stratēģija, kas neliek dalībvalstīm netieši darīt sev vai kaimiņiem ļaunumu. Nav jāmaina stabilitātes kritērija, bet jāizstrādā kopīgs plāns un grafiks visam reģionam, lai Eiropā mēs varētu noteiktā un visiem zināmā kārtībā ieviest vienotu valūtu. Tā būtu makšķere, kas palīdzētu šī reģiona tautsēmniecībām atvesļoties, atverot durvis investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai. Paldies par uzmanību. Muchas gracias, colega. En nombre de los socialistas y demócratas, por 2 minutos también habla el señor Cofferati. Grazie Presidente e grazie signor Commissario. Come lei ha opportunamente ricordato, le conseguenze di questa grave crisi